vairāku nedēļu pārtraukumu lielais hokejs ir atkal atgriezies arēnā Rīga. Šoreiz Latvijas izlases izpildījumā. Mūsējie divās pārbaudas spēlēs tikās ar Francijas valsts vienību. Abās spēlēs izcīnītas uzvaras, kaut gan pats hokejs bija visai vasarīgs. Vakar pie mūsējo stūres bija Oļegs Naroks un Harijs Vītoliņš, kuri pēdējā laikā ir ļoti aizņemti savā MVD klubā cīnoties KHL kausa izcīņas finālā. Hokejs mēdz notikt ne tikai uz ledus laukuma robežām. Ripa vakardien tiešā trāpījumā atveda Māri Baldonieki. Savukārt jau šodien Māris Baldonieks bija tas, kurš stūrēja visu Latvijas izlasi. Māri, vispirms salīdzina šīs divas spēles, vakardien un šodien. Man grūti salīdzināt šīs divas spēles. Vakar arī bija tāds, saprotiet, mums šis laika posms ir tāds, ka mēs komandu gatavojam fiziskā ziņā. Un viņi bija atraduši varbūt no spēlēšanas. Vakar bija tāda, varbūt samocīta. Šodien jau arī bija samocīta spēle, sevišķi otrajā periodā, kas mums jau pavisam neizdevās. Bet tā, tieši salīdzināt, man grūti pateikt. Mums arī bija, vakar bija daudz momentu, šodien bija momenti, neizmantojam. Bet tas, ka mums trūks šīs spēļu pieredzes šobrīd, un īstenībā mēs vēl pagaidām maz laika esam veltījuši, lai nostiprinātu šīs spēlētāju savstarpējās saites. Tas arī tas rezultāts tam, ka mēs nevaram izmantot daudz iespējas. Atlases procesā notiek tā, ka ik pa brīdim kāds no spēlētājiem, kandidātiem tiek, ja tā var teikt, atskaitīts no komandas. Vai šis process jau ir sācies? Īstenībā nav sācies. Mums vēl šodien ir atbraucis Daugaviņš klāt, bet pēc šīs spēles faktiski man ir radusies viela pārdomām diezgan nopietni par tiem spēlētājiem, kas mums patreiz ir. Kā jūs teicāt, atskaitīšanas procesam drīz vajadzētu sākties, bet man šodien ir īstenībā viela pārdomām vēl. Kāds ir ikdienas komunikācijas process ar izlases galveno treneru Oļegu Naroku? Sazināties, sazvanaties, kādi ir savstarpēji ikdienas jautājumi? Es negribu teikt, ka mēs katru dienu sazvanamies vai kaut kā komunicējam, jo es ļoti labi zinu viņa grafiku, viņš zina mūsu grafiku, un tad, kad ir brīvs brīdis, tad mēs arī sazināmies un pārunājam kādas svarīgas jautājumas mums. Vakardienas spēles laikā bija neliela epizode, kur tev pašam bija diezgan neveiksmīgi, ja varētu tā teikt. Ripa trāpīja tiešā trāpījumā tev. Kā ir, vai ir veselība, viss ir kārtībā? Gan jau izturēsim tālāk, būs jau labi. Paldies un veiksmi! Latvijas izlase atgriežas arēnā Rīga jau nākamnedēļ, kad 29. un 30. aprīlī mums pretiniekos šeit pat būs Baltkrievijas izlase. Gatavojamies pasaules čempionātam!